Skaties divreiz. Divreiz. Autovadītājs nepaskatās un notriec motociklistu. Riteņu zagļi nepamana, ka viņus filmē un zādzību veids pavisam muļķīgā veidā. Bērienīgi pakaļdzīšanās uz šosejas. Bauskas ceļu policisti dzenas pakaļ dzērušam motociklistam, kurš joņo ar ātrumu 200 km/h. Pa ceļam braucot pa šoseju, vēl pasažieris metat 2 degvielu pudeles pilnas. Kā policistiem izdevās motociklu apturēt? Cik daudz trakais motobraucējs bija izdzēris? Kādus pārsteigumus vēl policistiem nācās redzēt? Ekskluzīvu video tieši no pakaļdzīšanās brīža parādīsim raidījumu noslēgumā. Esiet sveicināti šajā ceturtdienas vakarā. Jūsu uzmanībai raidījums Degpunktā. Labvakar, cienījamie LNT skatītāji. Kā jau katru darbdienas vakaru, arī šovakar ar jums kopā ir Kārlis Seržants un Inese Supe. Motociklistu sezona sākusies pilnā sparā, un tas ir jūtams. Uz ielām dažu nedēļu laikā cietuši vairāki 10 motobraucēji. Arī šis rīts sākās ar avāriju, un šodien bijām aculiecinieki negadījumam, kad autovadītājs nepamanīja motociklistu un notrieca viņu. Plašāk skatieties turpinājumā. Skaties divreiz, divreiz. Par šo akciju būs dzirdējis gandrīz katrs autovadītājs, izņemot kādu Volkswagen busiņu vadītāju, kurš šorīt uz Gogoļu ielas pamanījās notriekt motociklistu. Главная дорога. Чучело смотрит направо. На меня 0 эмоций. И упорно едет. Ну и дальше, как и следовало ожидать. Dzeltenā Volkswagen vadītājiem par notikušo ir savs viedoklis. Savu vainu viņš neatzīst un vēl apstrīd ceļu satiksmes noteikumus. Я его не заметил, когда он возле меня оказался. Izrādās, ka busiņu vadītājs nav ievērojis zīmi dodiet ceļu, tāpēc arī motociklists gandrīz pakļuvis zem autoriteņiem. Nopietni cietuši nav ne vadītāji, ne arī viņu tehnika, tomēr policisti vēlreiz atgādina visiem autovadītājiem. Skaties divreiz, divreiz. Guntars Gulbiņš, Ivo Grīsniņš-Grīslis, Degpunktā. Bērienīgi pakaļdzīšanās uz šosejas. Bauskas ceļu policisti dzenas pakaļ dzērušam motociklistam, kurš joņo ar ātrumu 200 km/h. Pa ceļam braucot pa šoseju, vēl pasažieris metat 2 degvielu pudeles pilnas. Kā policistiem izdevās motociklu apturēt? Cik daudz trakais motobraucējs bija izdzēris? Kādus pārsteigumus vēl policistiem nācās redzēt? Ekskluzīvu video tieši no pakaļdzīšanās brīža parādīsim raidījumu noslēgumā. Holivudas cienīgu un nervu kutinošu pakaļdzīšanās Bauskā. Vietējie ceļu policisti dzinušies pakaļ dzērušam motobraucējam, kurš traucies ar ātrumu līdz pat 240 km/h. Policisti lika lietā visas savas braukšanas prasmes, un viņiem trako motobraucēju izdevās notvert. Policisti atzīst, ka ļoti riskējuši, bet tajā pat laikā bijusi apziņa, ka šis motociklists ir jānotver un jāsoda. Pakaļdzīšanos grūtāk padarīja apstākļus, ka visa trakā motociklista braukšana notikusi naktī. Ekskluzīvu video tieši no pakaļdzīšanās redzēsiet Agra Blumfelda stāstā. Viņš arī šodien tikās ar pašu ceļu policistu, kuram izdevās notvert pārkāpēju. Bauskas ceļu policistiem izdevies paveikt gandrīz neiespējamo. Sestdienas naktī viņi dzinušies pakaļ dzērušam motociklistam, kurš trakojot uz ceļa apdraudējis ne tikai sevi un pasažieri, bet arī citus satiksmes dalībniekus. Viss sācies Iecavas krustojumā. Krustojumā pamanījām motociklu, kur pasažieris atradies bez skiveres. Ja? Un piebraucot klāt, pateicām, lai vadītājs apstājās pa mikrofonu, bet vadītājs uz to prasību mums nereaģēja. Strauji pagriez pa kreisi un sākas sekošana pakaļ uz Bauskas pusi. Ātrums bija lieli, 240 apmēram tā gājām, un tad pie sodas nogriezamies uz Garozi, uz laukceļu. Pa gruntetu ceļu braucam maksimāli 140 varēja būt, un pasažieris visu laiku atradās uz tā motociklā. Pa ceļam braucot pa šoseju, vēl pasažieris metat 2 degvielu pudeles pilnas, ja, kuras bija iegādājušies viņa veikalā. Met pa jūsu mašīnu? Jā, pa mūsu mašīnu, bet saplīs pirms. Vajāšana turpinājusies vēl spraigāk. Motocikla aizmugurējā riteņa paceltie akmeņi situšies mašīnas logā un pa numuru. Dienas gaismā bojājumi tagad labi saskatāmi. Pa lauku ceļu braucot, kādas 3 reizes bija tādas situācijas, ka es jau domāju, ka tā motocikls jau apgāzīsies un tur būs cietušie, ja? Bet, laimīgā kārtā, kā saka, noturējies ar to motociklu.
Pirms pašas garozes vadītājs dabūja apgriezties uz ceļa pretējā pusē atkal, nometa pasažieri un brauca, kā saka, atpakaļ. Un tad krustojumā Lāča saucamā vadītājs, kā saka, jau sāka mētāt un riepa jau sāka laist viņam. Un tad sāka slīdēt motocikls un vadītājs nokritā. Pēc tam sekojusi aizturēšana. Jau vēlāk noskaidrots, ka puisim nav tiesību. Tās atņemtas līdz 2010. gadam. Vadītājs atrodas alkohola reibumā, bez vadītāja apliecības, kura jau atņemtas. 2 reizes viņš jau bija tiesāts, jā, tāpēc viņš nopirka motociklu, lai vieglāk, saprotams, aizmukt. Jā. Policista garajā karjerā jau nereizi vien nācies vajāt gan ierēbušus autovadītājus, gan motociklistus. Padomju laikos gan motociklu bijis vairāk, toties toreiz močiem nebija tik spēcīgu dzinēju. Tagad viņu mazāk ir, jā, bet tagad ir nopietni motocikli, salīdzinot ar Krievu laikiem, kā saka. Toreiz jau bija daudz viņu un bez tiesībām brauca muka, toreiz jau bija vairāk, tagad mazāk. Un noķert izdodās? Ja strādā, tad izdodas. Kā man ir viens labs teiciens, aizmukt var tumsa no savas ēnas, jo viņi nav redzamā. Pārējās vietās visur redzami. Tā ir? Pareizi? Paši policisti saka, ka šī bija ļoti riskanta pakaļdzīšanās, jo tas bijis ļoti atbildīgs un bīstams darbs. Tajā pat laikā viņus nepameta apziņa, ka šāds motobraucējs nedrīkst izsprukt sveikā. Šobrīd aizturētais motociklists jau palaists mājās. Viņam kā drošības līdzeklis piemērota policijas uzraudzība, savukārt braucamais, kurš nemaz nav reģistrēts uz paša pārgalvja vārda, līdz tiesai būs konfiscēts. Agris Blumfelds, Degpunktā. Šķiet, ka šis gadījums noteikti ir atzīstams par Latvijas policistu veiktas aizturēšanas ātruma rekordu, jo agrāk par 240 km/h nav dzirdēts. Prieks par profesionālajiem ceļu policistiem un labi vēl, ka trakais motocikla braucējs necieta.